Es teiktu, ka pārdevējam tas nav vislabvēlīgākais līgums, ko es esmu redzējis. Savā dzīvē esmu redzējis vairākus līgumus attiecībā uz uzņēmumu pārdošanu. Šis ir diezgan līdzsvarots. Tā vakar parlamentārajā izmeklēšanas komisijā, kas vētīja bankas Citadele pārdošanas darījumu, izteicās par to atbildīgās privatizācijas aģentūras valdes priekšsēdētājs Vladimirs Loginovs. Kā Loginovs sniegto informāciju vērtēja Saeimas deputāti, to jautāsim komisijas priekšsēdētājam Gunāram Kūtrim. Labrīt! 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 Tātad vakar komisijā uzklausījāt informāciju par to, kā notika investoru piesaiste bankas pārdošanas darījumam. Kādi ir jūsu secinājumi? Pirmkārt, mums vakar bija pirmā tāda lielā komisijas sēde, kurā mēs jau varējām sākt vērtēt gan saņemtos dokumentus, ko visas valsts institūcijas mums bija iesniegušas decembra mēneša laikā, gan arī pirmā tikšanās ar konkrētiem cilvēkiem. Un Loginova kungs izstāstīja to redzējumu, kā notika piesaistes process no privatizācijas aģentūras vai no viņa viedokļa. Mēs uzdevām, protams, arī vairākus jautājumus, kur no jau esošās informācijas mums likās kaut kas nav skaidrs. Tāpēc mēs secinājām, ka tā mums bija tikai pirmā tikšanās, jo mēs uzklausīsim arī citas iesaistītās personas, ir īpaši tās, kuras bija varbūt ne īpaši pozitīvi izteikušās par pārdošanas procesu, lai varētu vēlreiz runāt par privatizācijas aģentūras lēmumiem, kāpēc tā tas tika izdarīts. Tomēr vai šis Loginova kunga viedoklis kaut kā mainīja deputātu priekšstats par to, cik šis darījums kopumā bija izdevīgs vai nebija Latvijai? Redziet, būtu ļoti slikti, ja mēs pašā sākumā teiktu, ka darījums noteikti nav izdevīgs Latvijai. Mēs, ja tā godīgi saka, mums ir jābūt objektīviem. Pieņemsim, šobrīd vismaz es pats esmu stādījis tādu priekšstatu, ka mums nav skaidrs, mums nav caurspīdīgs viss šis process, kā tika atmeklēts investors un kā tika pārdotas Latvijas īpašuma daļas šajā bankā. Tāpēc mēs, ejot no objektīvās puses, skatīsimies pēc kārtas. Un, protams, ka jautājumos arī deputāti uzdeva tādus jautājumus, kuros varēja just, ka mums ir neskaidrs daudzas lietas. Gan par konsultantu meklēšanu un cenu konsultantiem, gan par to, kāda tas bija bankas vērtēšana no vienas vai otras institūcijas puses un kāpēc bija izvēlēts tieši šis risinājums investoru piesaiste, nevis akciju pārdošana biržā.